un līdzīgi kā Kārlis Streips nav pirmais Latvijas gejs tādā sabiedriskā dzīvē, tad arī šī literatūras tradīcijas ir mazliet senāks nekā tikai arī brīvvalsts laikā. Un tad, kad 20. gadsimta otrajā pusē, 60. un 70. gados nostabilizējās pētnieciski interesi par geju un lesbiešu pienesumu kultūrā, tad tika publicēti pētījumi tieši par to homoseksuālo tradīciju dažādu tautu literatūrās, tika izsakoti autori, kas ir publicējuši šādus darbus, tika veidotas starptautiskas antoloģijas, sākot no jau tur antīkajiem laikiem līdz mūsdienām, kuros šī tradīcija tika iepunktēta, ja ne ievilkta ar traknu strīpu. Un latviešu literatūras zinātnē vispār ir arī ļoti raksturīgs uzkrāt. Daudz pētījumi tiek veidoti kā tādas faktu un vāceles, jo liekas, ka mums ir tā kultūra tik maza, ka mums visu vajag savākt kopā un saglabāt un nopublicēt, jo citādi tas viss pazudīs. Un tā būtu viena pieeja, savukārt otra pieeja būtu tikai nevilkt visu savā migā, tā kā tādai vāverei pirms ziemas, bet mēģināt jau iedziļināties atsevišķā tekstā un mēģināt saprast, kā tas ir konstruēts un kādu dzīves izjūtu tas pauž un vai tam ir kaut kāds sakars ar zilajām lietām. Un, piemēram, iedziļinoties Ērika Adamsona īsprozā, ir redzams, kā, piemēram, vīrišķā un sievišķā pretstati tajā ir atklāti daudz ļoti atšķirīgi no tādiem tradicionāliem stereotipiem par šīm lietām. Tāpat arī noteikti ir vērts atcerēties Rudolfu Blaumani, kurā vīriešu tēli un attiecības starp tiem arī sola nevienu atklāsmi, kurš tos pētītu, manuprāt, šādā kontekstā. Līdz ar to galvenais darbs šajā zilajā teorijā ir vēl tikai priekšā. Pašlaik Literatūras, folkloras un mākslas institūtā top literatūras teorijas projekts, kas paredz beidzot kārtīgi pievērsties 20. gadsimta literatūras teorijas un kritikas skolām. Un tad šī projekta ietvaros es esmu apņēmies arī uzrakstīt nodaļu par tā saucamo zilo kritiku un visām ar to saistītajām lietām. Var sakot, sanāk, ka es vēl neko neesmu izdarījis, tikai nāku te jūsu priekšā lielīties. Bet es apsolos jums svinīgi, ka es labošos un strādāšu, un ja nu varēšu, tad paraušu vēl līdz citus, lai zilo teorijas pētniecība Latvijā saistībā ar literatūras zinātni un tāpat plaukst un zeļ. Tas laikam arī īsumā viss. Paldies!